Mūsu valstī nozīmīgus svētkus sagaidīt var ne tikai vienkārši dziedot nacionālas dziesmas un skandinot patriotiskus saukļus, bet arī sarūpējot dāvanas, kas iepriecina sabiedrību. Un šis ir stāsts par ceļu būvniecības sabiedrību IGATE. Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE pazīstama ne tikai ar dažādu infrastruktūras objektu izbūvi, bet tā aktīvi iesaistās arī dažādos sociālos projektos, atbalsta dažādus kultūras un sporta pasākumus. Mūsu ikdiena ir saistīta ar skaistākas vidas radīšanu, un doma par to, ka mēs arī kādu vietu pašā pilsētā, mūsu dzimtajā pilsētā Jelgavā varētu sakārtot, radās jau pāris gadus atpakaļ, kad mēs bijām kā atbalstītāji lielajā talkā. Un tā kompānija IGATE nāca ar iniciatīvu sakopt Jelgavas pagalmus un aicināja iedzīvotājus sarosīties un rādīt labu piemēru visiem jelgavniekiem, gan citu pagalmu iedzīvotājiem, gan arī pilsētas uzņēmējiem, lai tie rod iespēju tādas iniciatīvas atbalstīt un visiem kopā paveikt daudz vairāk. Pagājušajā gadā kompānija sniedza materiālo, tehnisko un darba spēku atbalstu Satiksmes ielas pagalma labiekārtošanai. Šajā pavasarī projekts vēl tika turpināts. IGATES aicinājumam atsaucās Nameja ielas 2, 2A un 4 namu iedzīvotāji, kas šeit ir paši izauguši un spēlējušies šajā pašā spēļu laukumā. Šajā kustībā, kur mēs vēlējāmies, lai piesakās iedzīvotāji ar saviem pagalmiem, pieteicās pavisam 9 pagalmi. Nameja ielas pagalms tika izvērtēts un izvēlēts tādēļ, ka šeit bija ļoti aktīvi paši iedzīvotāji. Ļoti veiksmīga sadarbība mums radās ar UNU. UNA ir pati ainava arhitekte, līdz ar to mums bija ļoti viegli strādāt. Es ieraudzīju Jelgavas vēstneses izsludinājumu, kad ir IGATE izsludinājums, ka ir iespēja pieteikties. Un tad man vīrs bija otrs persona, kurš komunicējos un paprasīja, vai viņš būtu arī atbalstīt, ka es piesaku mūsu pagalmu tieši, un tā arī izdarīju. Sadarbojoties ar IGATE, izstrādāju to priekšlikumu skici, kur aizgāju saskaņot uz Nīpu un arī uz Jelgavas būvvaldi. Un tad viņi saskaņoja, un tad mēs šobrīd varam visu to realizēt. Būtiskākais priekšnosacījums tādai IGATES dāvanas saņemšanai ir pašu iedzīvotāju iniciatīva. IGATE ir, kā saka, pasniegusi šausmīgi lielu dāvanu gan mums, gan kopumā priekš Jelgavas, jo tas tā kā pirmais solis, kad var attīstīt tādu veidu kustību tieši Jelgavā un, es domāju, arī visas Latvijas mērogā. Mēs papildināsim ar savu bruģi un tās lietiņas, kas ir saistītas ar karuseles šūpoliem, tās būs pilnīgi jaunas. Tas būs dāvinājums tieši no mums pilsētai un Namejas ielas iedzīvotājiem. Jautājums, vai būs, kas izmanto jauno spēļu laukumu? Pāri ielai dzīvo vēl viena draudzene, viņa arī šeit nāks ar mani. Nāks no blakus pagalmiem, jo līdz šim tā bija, kamēr bija vēl karuseles un šūpoles, tad nāca arī pie mums, jo mums tas pagalms ir tāds plašāks un pārskatāmāks un tīrāks. Es domāju, ka tā noteikti būs tradīcija un sākums esam mēs, IGATE, un es ļoti ceru arī uz citiem uzņēmējiem, uz citiem atbalstītājiem. Es domāju, ka mēs varēsim strādāt kopā un darīt skaistas lietas. Man liekas, ka būs skaisti. Un gala rezultāts tiešām ir skaists. Pateicoties kompānijas IGATE atbalstam, Nameja ielas 4 pagalmā tika sakārtota zaļā zona, staigājumās takas, demontēts vecais un uzstādīts jauns lietošanai drošs karuselis, izveidota jauna smilšu kaste, šūpoles, soliņi. Un, lai dzīve mazajiem iedzīvotājiem kļūtu vēl interesantāka, tika uzstādīti arī jauni elementi – labirints, āra tāfele, Dambretes laukums un krāsotas plāksnes, lai mazie varētu iemēģināt savus pirmos soļus.